Pirms 10 gadiem tas bija pirmais lielais pilsētas mārketinga pasākums. Ja. Mēs faktiski sākām reklamēt pilsētu kā turistu apmeklēšanas vietu, kā produktu. Tikai sākot ar 2000. Gadu, kad mēs bijām radījuši zināmu kritisko masu kvantitāti, kas bija pāraugs zināmā kvalitātē, ko varēja piedāvāt. Tagad mums ir mārketinga stratēģija jau otrā. Mums ir ļoti liela pieredze lielu publisku pasākumu organizēšanā. Ja. Vienkārši mēs esam izauguši. Un es ceru, arī tas pasākums ir izaudzis laikam līdz. Un tas piedāvājums, ko mēs tagad varam piedāvāt pilsētā pēc 10 gadiem, viņš vienkārši ir nesalīdzinām lielāks. Un šodien mums Ventspilī ir savs laiks. Mēs nedzīvojam pēc Sanktpēterburgas meridiāna, bet mēs dzīvojam pēc Ventspils meridiāna. Mums ir sava valūta, protams, mums ir sava himna, mums ir savs karoks, mums ir savas gotiņas, kuras mēs ļoti mīlam. Mums ir ļoti daudz kas savs. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs lepojamies ar ventspilniekiem, un ventspilnieki lepojas ar savu pilsētu. Ventspilnieki ieguva, es domāju, lepnumu par to, ka šāda mēroga, liela mēroga mākslas pasākums notiek tieši Ventspilī, ka daudz ciemiņi, un ventspilnieki no ciemiņiem dzird ļoti labus vārdus par savu pilsētu, pie kā viņi ikdienā ir pieraduši, viņi tas dod lielu pozitīvu emocionālu lādiņu. Savukārt ciemiņi, tie, kas atbrauc pirmo reizi, tie ir šokā, tas ir neapšaubām. Vienalga ārzemnieki vai vietējie, viņi redz kaut ko tādu, ko viņi nav gaidījuši, bet, un to man saka cilvēki, kas man pienāk tik klāt arī. Un savukārt, un pēc tam viņi atgriežas. Un pirmie, kas viņus stimulē atgriezties, ir bērni. Jo bērniem ir ļoti pozitīvas emocijas, jo teikt, ko viņiem darīt.
Mani ļoti emocionāli paceļ tas, ka ir tik daudzveidīgs piedāvājums un skatījums, un kur ir iekšā doma. Tas priekš manis ir tas galvenais produkts. Ir govs. Viņa tiek veidota kā pļava. Katram šim potenciālajam mākslas darbu līdzautoram, kas nāk no tautas, viņam ir iespēja uzlīmēt savu ziedu, pilnīgi individuālu ziedu, uz govs. Otru ziedu tieši identisku viņš paņem līdzi uz mājām kā piemiņas zīmi. Un trešais, kā oficiāli apliecinājumu tam, ka viņš ir līdzautors konkrētajā mākslas darbā, šajā tautas govī, viņam tiek izsniegts certifikāts, kas apliecina viņa dalību šī mākslas projekta tapšanā. Govs ir dižu barotāji. Ventiņiem govs tas nozīmē iztik un bats nav mājas. Smuks kā lops, tu ir dzirdējis, kas saka smuks kā lops. Tas ir augstākā ranga kompliments. Ja cilvēks ir smuks kā lops, tas nozīmē, ka viņš ir ne tikai labi kops un labi barots. Viņš ir pats dārgākais, kas vispār mājas var būt. Lopu nobarot, ka tam spalvu spīd un laist, tas nemaz nav tik viegli. Tas nozīmē, ka tur ir grūts darbs ieguldīts, un tur viss pēcdīgais ir veltīts, lai tā gova varētu uzturēt visu to ģimeni. Ja gova nebūs, tai bats māja. Žūrijas komisija ir novērtējusi rezultātus balsošanas, ko izdarīja visi apmeklētāji. Balvā ir bezrūpīga atpūta Ventspilī. Un tagad par rezultātu. Visvairāk balss ieguva Piena ceļš. Ideja ļoti vienkārši. Vienkārši nakts. Un viss skaisti. I've been working closely with Cowparade for over 10 years. Jau vairāk kā 10 gadus strādāju kopā ar govu parādes darbu grupu. But this is the first time I'm in Ventspils and I'm really enjoying it. Taču šī ir mana pirmā reize Ventspilī, un man tas patiesi patīk. You know how to make a party. Thank you very much. Liels paldies! What a wonderful feeling, what an amazing crowd. Pateicos par lielo pūli un par apbrīnojamām izjūtām. Mākslinieku radošais pienesums šoreiz ir lielāks, daudzveidīgāks, interesantāks. Ventspilī ir labāk nekā ārzemēs. Jā. Braucat pārliecināties, ja neesat bijuši. Ja jūs esat bijuši, jūs man piekritīsiet.